Juhu! Čau visiem! Kas būs šajā video? Būs nedaudz savādāk kaut kas. Nu, cik savādāk, tāpat kaut ko taisīšu. Bet esmu ticis galā beidzot ar visiem pasūtījumiem. Ir tāda sīkuma jāuztais, bet to sastāšu rītdienai. Tāpēc ir ienākusi viena ideja ienāca prātā, otru ideju klients prasīja, vai es varētu tādu uztaisīt. Uztaisīt es varu, bet man ir nedaudz savādāks ozols. Tāpēc līdz ar to es izdomāju ātri viņu uztaisīt, nobeigt viņu un aizsūtīt klientam bildes. Ja viņiem patiks, tad arī viņš nopirks. Un es viennozīmīgi tādas likšu pārdošanā pēc tam tālāk. Jo šeit jau stāv līmējās kaut kas smuku uz tapiņām. Šoreiz nav uz krūs. Tad jā, to. Un ienāca ideja prātā. Vienkārši no rīta strādāju, visu laiku galvu kaut ko domā un pēkšņi ideja prātā. Tāpēc tā ideja fiks ir jārealizē, kamēr viņa nav pazudusi man no prāta un aizmirsusies. Tad ir doma uztaisīt kaut ko tādu kā šūraku vai beņķīti, kaut kas tam līdzīgi 2 vienā vai vienkārši šūraku, teiksim, kur apaus salikt. Tāpēc, ka manējā prasīja, uztaisi man lūdzu, jau gadu atpakaļ, es teicu, jau kaut ko uztaisīšu. Tāpēc viennozīmīgi varbūt paturēšu viņu sev, bet viņš atkal ies pārdošanā, jo man ir šausmīgi daudz tās līstītes ozolu 4, 5, 6 cm, tad es varētu uztaisīt kājas no 5 un augšņus viss no 6, 4 un. Bet es negribu taisnām malām, es gribu visas malas nopadot, tāpēc frēzēsim, ņemsimies, darīsimies un paskatīsimies, kā viņš taps. Un šoreiz arī nebūs taps no ārpus un skrūs. Šoreiz skrūs būs iekšpus 2, varbūt. Labi, beidzam muldēt un ķeramies klāt un skatāmies, kā viņš top. Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. I'm really a beast and I'm out in the wild. The will in my eye and I want it right now. That's a vow and I gotta get it, the victory's mine. You trying to compete, it's wasted time. Came from the bottom but now I'm in front of the line. In front of the haters, I turn them to motivators. I don't owe them no favors and any beef or get catered. I'm on my way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life and on to the next. I live this life, then on to the next. Give me respect. I live this life, then on to the next. I flex different than them boys that have been grinding strong. You can spot a winner cause his money and his fortune long. But I'ma get my bag every day, it don't matter what you want. Make sure you check yourself, talk about me, but you talking wrong.
Beidzot, pabeidzu. Plauktiņš nav jau nekas īpašs, tur pat nav apaļas maliņas, nekas vienkārši asumiņš ir noņemts nostī, un viņš ir pieskurāts ar skrūvēm pie sienas, jo šeit nāk tāda plasmas puķīša pēc tam visu. Tad, kad viņš tiek sūtīts klientam, klients saņem plauktu, skrūves, bībeļus, komplektā visiem puļķīšiem, kuri ir ļoti līdzīgi ozola krāsā, un viņi pasūtīja, bet viņi jau nav atnākuši. Bet, nu, viņi tādu gribēja, paskamies tuvāk, kas tur īpašs viņā ir. Nekas īpašs īstumā nav viņā. Vienkārši tāds, nezinu, tāds process, man liekas. Bet, nu, ja jau cilvēks grib, tad jau, kāpēc gan ne? Tāda ģipiņa, vienkārši tu kaut kāds bilžu rāmīšu var salikt un nekrīt nekas lejā. Un... Tā kā tā, to var ņemt tagad nostī, tas tāds, nu, varbūt kāds pirks, tad jau redzēsim. Tadā! Kurpju beņķis. Kurpju beņķis. Šūraks. Apavu turētājs, nezinu, kā viņš Latvijas sauc, man būs kurpju beņķis. Nu, uz viņa, protams, sēdēt nevajag. Kaut gan, blin, varbūt arī varētu pamēģināt. Nē, nu viennozīmīgi viņš nav paredzēts sēdēšanai, bet izskatās ļoti skaisti un varētu uztaisīt līdzīgu ar daudz labāku konstrukciju, teiksim tā, kā beņķi pagalmā ārā. Nē, ārā storage nebūs frīši, bet mājās tieši. Tad jā, nu, ja cilvēki prasīs, vai es varu uztaisīt tādu beņķi, tad noteikti uztaisīsim. Kā jūs redzat, nav skrūvīši ārpusē, bet ir, protams, iekšpusē. Bet, nu, viņas ir apakšā, viņas neviens arī neredz. Un tas ir tas mērķis, ko es gribēju, ka šeit arī viņi nav. Un skats ir pavisam ideāls, kur robojas. Nevibojas. Tāpēc, jā, šis man ļoti patīk, un šo mēs obligāti atstāsim sev, pašu sev, ieliksim konservatorijā. Mums, kas vajadzēja vienu. Bet vienos viņš arī būs pārdošanā. Bet pārdošanā viņš būs uz assemblī. Būs 1, 2, 3 daļas un kājas. Tad vienkārši klients saņems un viņiem būs pašam jāsakrāj viņš kopā. Es domāju, tā būs daudz labāk, jo šādu ērbeķi aizsūtīt, tas ir, nu, tas nav diezko gudri. Parādīšu jums nedaudz tuvāk. Viss ir smuki noapaļots. Kā jūs redzat, viss ir smuki noapaļots. Nē, ļoti patīk, tiešām ļoti patīk. Nav tur tapiņu, skrūvīšu, viss ir pa smuko. Kā pienākās, vai ne? Tiešām. Šādi, jā, šāds superīgs. Cik viņš liels bija? Man kaut kāda 80, 86. Jā, šī vieta bija 86, šeit ir 80, augstums bija 56, šeit ir aptuveni 18 centimetri, augstums ziņā, lai var ielikt botas, kaut ko tādu, jā. Nu, viennozīmīgi, ja griba likt kaut kādas sieviešu apavus, tur zābaks, vispārējos, tad jau vajag augstāku, bet kopsumā ir ļoti labi, un augšā var salikt kaut ko. Bet vispār, jā, būs jāuztais šāds, bet jau kā beņķis. Es domāju, ka tas būtu vienkārši superīgi. Tā kā tā, mīļie skatītāji, tās bija divas lietas, kas man bija jāuztaisa. Sāku es cikos, kaut kādiem 2 varbūt visu kopā, un tagad pulkstens ir 7:30. Nu, esmu pabeidzis, jo es varu tīties iekšā. Es tiešām viņus gribēju pabeigt, jo rītā man viņam nebūs laika, un šim materiāls man aizgāja 24 pounds. Nav traki īstenībā, jo es ņēmu mazos 4 centimetrīgos, un es izmantoju 15 dēlīšus. Man vēl atgriez un palika pāri, tur čupiņā stāv, bet nu, tos es tāpat rēķinu iekšā. Ja man kaut ko citu noderēs. Bet jā, 24 poundi no forša ozoliņa, gaiša forša ozoliņa. Bet nu viennozīmīgi jāpaskatās ir, cik izmaksās sūtīšana, kas ko kā un kādā sanās viņu pārdošu. Bet es domāju, ka es taisīšu viņus uz attiecību, nu pēc izmēriem, uz pasūtījumu pēc izmēriem cilvēks grib lielāk, taisam lielāk, cilvēks grib mazāk, taisam mazāk. Tādā veidā būs lielāka iespēja, ka kāds vispār viņus sāks pirkt. Ceru, ka jums patika video, un tad jau tiekamies atkal nākušajā video. Ciao!